Mēs atrodamies Cabot Corporation vienā biznesa servisa centrā Rīgā. Mēs esam strādājuši pietiekami daudz office segmentā un esam sapratuši, kas ir tās lietas, kas tiešām ir svarīgas, kuras ir dekoratīvas un kuras ir funkcionāls. Šis office ir savu veidu vienkārši funkcija ar skaistu mēbeli. Kopumā man ārkārtīgi patīk arhitektūrā atrisināt uzdevumu un atrisināt viņu tieši tik precīzi, cik viņš ir nepieciešams un nenovirzīties no tā. Mums patīk uzspiest klientiem šo to vairāk, bet bieži vien tas nav vajadzīgs. Šie biroji nav plezīrs. Šie biroji netiek taisīt prieku pēc vai atrādīšanās. Viņi vienkārši ir mehānisms, kas strādā. Man patīk šis te precīzais funkcionālais uzdevums. Šī te specializācijas birojiem ir mana mīlestība pret mēbelēm, pret biroju mēbelēm, kurās redzu viņas pielietot lielos apjomos. Savā darbībā, sākot šo te biroju vai jebkuru citu biroju interjeru, es sākumā uzdod jautājumus. Kas ir nepieciešams kompānijai? Kāda ir schēma? Plānoju šādā veidā. Es līdz pašai pēdējām dienai vai pēdējiem mirklim atlieku šo te formālo vai krāsu izvēli tam līdzīgi. Līdz ar to es uzskatu, ka mani interjeri ir izdomāti, savā veidā radīti no problēmas. Viņi atrisina, un tajā mirklī šis te ozols vai bērs ir šī mana formālā ziņa. Šeit šīs telpas jau bija. Mums bija gan griesti, gan grīda, viss tas, kas nav ko mainīt. Kā mēs varam izmainīt šo pirmkārt ar mēbeli un ar attieksmi? Darbgalds ir mūsu vienīgais lielais darba instruments. Darbgalds spēja lādēt man gan telefonu, gan apgaismot galdu, gan arī nodrošina darbu komandā ar kolēģiem. Un tad laikā ir arī man privātā sala, kas ir man vienīgiem. Mums ir populārais viedoklis izvairīties no šo lielo kompāniju piedāvājumu veidot korporatīvo vidi. Korporatīva vidi ir publiska un viņai ir daudz cilvēku. Es gribu oponēt un speciāli izvēlos strādāt ar šiem klientiem. Šis lielais birojs dod man iespēju ietekmēt 136 cilvēku dzīvi. Iesēdinot vai liekot viņiem strādāt skaistā darba vidē, viņi to nes vai šīs idejas līdz arī uz mājām. Tas ir tas, kā mēs mācam sabiedrībai saprast, pieredinām viņu pie arhitektūras. Šis te internacionālais faktors dod mums papildus pašapziņu, ka mēs spējam globāli kaut ko realizēt. No otras puses šie te ārzemju skolotie klienti, viņi ātri precīzi pieņem lēmumus, neskopojas ar komplimentiem, līdz ar to mēs redzam, kā projekts tiešām virzās, ir šī te atgriezniskā saite. Jā, es uzskatu, ka šī ir noteikti mūsu iespēja eksportēt arhitektūru, eksportēt šeit pat uz Rīgu. Jo latviešu klientiem varbūt šis nav pa spēkam šāds vērienu projekts, bet jā, tas ir arhitektūras eksports. Jebkurā projektā mēs ilgi dzīvojam uz papīra, un tajā mirklī, kad sāk ievest pirmās mēbeles, un mēs sākam atpazīt, kā drasējums ir pārvērties dabā, tad rodās gandrījums. Izskatās tiešām labi, un cilvēks un klients nāk un smaida, Mārtiņ, labs darbs, un tas ir tas mirklis, kad tu saproti, ka